Šajā video mums nācās nomainīt dažus vārdus un izteicienus, izmantojot maigāku formulējumu. Taču mēs ceram, ka problēmu aktualitāte, kas skar mūsu sabiedrību, tik un tā būs acīm redzama. 21. gadsimts. Cilvēciskā civilizācija lepojas ar augstu intelektuālā līmeņa attīstību un neticamiem tehnoloģiskiem sasniegumiem. Un tajā pašā laikā vismaz puse no pasaules iedzīvotājiem nesaņem nepieciešamo medicīnisko palīdzību. 8 miljoni nāvju gadā ir saistītas ar nekvalitatīvu medicīnisko palīdzību. Izdevumi medicīniskajai apkalpošanai ir tik augsti, ka noved galējā nabadzībā aptuveni 100 miljonus iedzīvotāju katru gadu. Dzīve zem nabadzības sliekšņa izraisa bērnu darba pieaugumu. Gandrīz katrs 10. bērns ir spiests strādāt. Bieži šis darbs ir saistīts ar cilvēka dzīvībai bīstamiem mehānismiem un indīgiem izgarojumiem. Preču sarakstā, kas tiek iegūtas ar bērnu darba palīdzību, ir zelts un dārgakmeņi, kafija, kakao, rīsi, preces bērniem, apģērbs. Tikai saskaņā ar ANO oficiālo statistiku par mūsdienu verdzības upuriem ir kļuvuši 40 miljoni iedzīvotāju. Piespiedu darbs, bērnu darbs, piespiedu laulība, parādu verdzība, cilvēku tirdzniecība ar mērķi nelikumīgi eksploatēt un bērnu vervēšana bruņotiem konfliktiem. Sabiedrības patērēšanas formātā cilvēki ir pārspējuši nežēlībā savvaļas dzīvniekus. Arvien biežāk bērni tiek izmantoti kā dzīvā bumba. Nigērijā noziedznieki nomīnēja meiteni ar zīdaini uz rokām. Pēc daudzu gadu militāriem konfliktiem ekonomiskā krīze un sausums kļuva par iemeslu badam Afganistānā. Zināms gadījums, kad māte bija spiesta pārdot savu jaunāko meitu par 400 eiro, lai pabarotu pārējos bērnus. Šodien viena soļa attālumā no bada nāves atrodas vairāk nekā 4 miljoni iedzīvotāju un aptuveni 811 miljoni cieš badu. Tajā pašā laikā, gada laikā tiek izmests vairāk kā 1 miljards tonnas pārtikas produktu un tiek iznīcinātas nepārdotās preces, kas tiek saražotas izmantojot to starp arī vergu darbu. Patērēšanas sabiedrības absurdums ir tajā, ka par preci ir kļuvis arī pats cilvēks. Katru gadu ienākumi no cilvēku tirdzniecības visā pasaulē sastāda 150 miljardi dolāru. Tas ir lielākais pasaulē nelegālais ienākumu avots. Ir reģistrētas 534 cilvēku tirdzniecības plūsmas 148 valstīs. Starp apzinātajiem upuriem bērnu skaits pēdējo 15 gadu laikā ir trīskāršojies. Par cilvēku tirgotāju upuriem galvenokārt kļūst migranti un cilvēki bez darba, kā visneaizsargātākie. Starptautiskajās norunās tiek sludināts mērķis izbeigt nabadzību un verdzību, taču masveida patēriņa ekonomikas apstākļos visa sistēma tiek novirzīta privātā kapitāla aizsardzībai. Sabiedrības patērēšanas formātā nauda ir svarīgāka par cilvēka dzīvību. Visā pasaulē vairāk nekā 2 miljoni bērnu gadā kļūst par tirdzniecības upuriem ar dažāda veida eksploatācijas mērķi. Meksikā no visām sievietēm, kas kļuvušas par tirdzniecības upuri, 25% ir meitenes, kas jaunākas par 18 gadiem. Please, मेरी हेल्प करें, मेरी मदद करें, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे ये डराता है, धमकाता है, मुझे मारता भी है। मुझे कहता है कि मेरे यहाँ पे लड़के आते हैं, जितने भी मेरे दोस्त आते हैं, सबसे seks karo, galat काम करो. Viņa sāka mani sist, aplēt ar alkoholu, lika dzert, pavērsa pret mani pistoli, teica, ka nogalinās mani un neviens man neko neprasīs, neviens neuzzinās, kur es esmu. Un viņa atvēra man logu un teica, lec, vai arī mēs tev iešausim galvā. Un tu leci? Jā. No kuras stāva? Man šķiet no 5. Sabiedrības patērēšanas formātā cilvēki ir gatavi nogalināt viens otru, lai apmierinātu savas ambīcijas, izklaides un peļņas dēļ. Cilvēcisko orgānu nelikumīgā aprite pasaulē tiek novērtēta uz 600 miljoniem dolāru gadā.
Saskaņā ar PVO statistiku katru gadu pasaulē tiek veiktas 10 000 nelegālās cilvēku orgānu pārstādīšanas. Nigērijā tiek masveidā radītas speciālas bērnu fabrikas, kur tie tiek pavairoti kā mājlopi. Pusauģu meitenes tiek piespiedu kārtā apaugļotas un piespiestas iznēsāt dzīvo preci tirdzniecībai. Vairumā tās ir pusaudzes, kas ir stāvoklī. Viņas tika turētas ar vienu mērķi – piespiest dzemdēt bērnu. Nolaupītāji pelni ar zīdaiņu tirdzniecību. Šodien man 6 no rīta piezvanīja un teica, ka skolā ir nolaupītāji, ka visi mūsu bērni ir nolaupīti, ieskaitot manu meitu. Mēs steidzāmies uz turieni. Mums apstiprināja, ka viņi visi ir sagūstīti. Vai mēs esam cilvēciska civilizācija, ja cilvēka dzīvībai uz mūsu planētas nav nekādas vērtības? Lai to mainītu, mums visiem nepieciešams pārtraukt atbalstīt sabiedrības patērēšanas formātu un apvienoties vienā mērķī – radošas sabiedrības izveidē.